Latvijas kausa tas ir pirmais posms, un Baltijas tas ir trešais posms. Pirmais bija Lietuvā, otrais bija Igaunijā, un šis ir trešais Baltijas. Šodien bija brīnišķīgas sacensības, laiks mūs lutināja un trasa bija sagatavota perfekta un tiešām prieks par šīm sacensībām ļoti labi. Sacensības bija tīri labas, bija karsts, nelija, tas bija labi priekš manis. Man lietus īsti nepatīk, bija jautri, trase bija laba, viss bija lieliski. Trasa nebija gara, bet tehniski diezgan grūta, jo ir viļņaina, respektīvi ir fiziski diezgan smaga. Testi vai krosi vai ātrumposmi, kā nu kurš viņus sauc, bija tehniski grūti izbraucami, bet tā kā sacensības ilgi tikai 4-5 stundas, visi veiksmīgi ir atbraukuši. Bet paši atbildīgākie mači mums vēl ir priekšā. Gan viens, gan otrs lielais klasiskais enduro 2 dienu. Viens jau mums jau nākošo nedēļu pat jau sestdien, svētdien ir Vidrižos, un tad pēc tam pēc augusta 2. sestdienā, svētdienā ir Zantē. Tā kā laipni lūgtu visiem, kam interesē enduro, būs ko redzēt. Nākošais nedēļa Vidrižos mēs brauksim ar visu klubu. No mūsu kluba piedalīsies 7 cilvēki, un mēs uz turieni brauksim uzvarēt. Nekas nav nokavēts, jā. Viss ir priekšā, un kam vien ir vēlme un lusta pamēģināt, lūdzu, laipni gaidam. Visiem vietas atradīsies, un tas ir to vērts. Man iedeva pamēģināt pabraukt ar motociklu, man iepatikās un man arī izdevās daži elementi, un man arī tas aizrāva un es sāku braukt. Motocross vai enduro ir vienreiz jāpamēģina, un tu vairs nevari apstāties. Vienkārši pamēģiniet. Just try, everybody.